Bet šo sesiju mēs noslēgsim ar cilvēka stāstu ierakstītā formātā. Pats viņš ir faktiski fenomens kultūras žurnālistikas laukā. Līdz ar to mūsu nākamais video būs atklājošs stāsts par viņa karjeras veidošanas līkločiem un elles lokiem, ja tā drīkst izteikties, un arī daži ieteikumi kultūras žurnālistikas jomā strādājošajiem. Tas ir nevis kultūras apkalpotājs, bet kultūras sarunbiedrs Andrejs Volmārs. Es strādāju 50 gadus. Es nezinu, vai to lielīties, vai tieši otrādi, ja, cik tad ilgi var, un tad uzreiz cik tādi pašām gadi, jo tad tiešām tu sāk uzreiz, ja, no tikko piedzimi. Bet šī, teiksim, radošā publika, vislabāk par to ir raksturojis Raimonds Pauls, kurš ir teicis, ka Latvijā tas ir haizivu dīķis. Tātad tās ir haizivis, un tas ir tik šaurs, ja? Tā teritorija tik šaura, ka tas ir dīķis. Es domāju, tur ir daudz kas pateikts. Viena ļoti pazīstama mākslas aprindās, kultūras aprindās pressekretāra, padoms vārdu neminēšu. Man vienreiz prasīja, Andrej, kā tu esi tik ilgi spējis izdzīvot šajā te vidē? Es domāju, vienkārši tā, šajā vidē var izdzīvot, nepakļaujoties. Jo, protams, katrs grib, ne jau katrs, bet lielākā vai mazākā mērā pavilkt uz savu pusi, ka tu strādā ar viņu, ja? Bet tev jādara tas, ko tu esi nolēmis darīt. Principā kaut kāda kompromisiņa var būt, ja? Bet tiem jābūt maziem un nebūtiskiem. Tev jādara tas, ko tu esi nolēmis un kā tu to redzi. Jo, manuprāt, skatītāji to tad jūt. Žurnālistam vismazāk šajā gadījumā jābūt mākslas zinātniekam. Man liekas, ka te ir vairāk piegājieni, man liekas, tie vairāk soļi tuvotos šim māksliniekam. Sākumā tu viņu sveicini kā cilvēku, kā simpātisku cilvēku. Nu tā, ja, tu tādu vieglu sarunu, tu tuvojies viņam, tu skaties, kādā formā viņš ir, kā viņš reaģē, kāds viņam noskaņojums, un tad pamazām tu ej viņam tuvāk klāt, un katrā ziņā šeit nepalīdz tikai tā press relīze. Tā principā ir nekas. Tas ir priekš viens vietas šīs press relīzes. Iepriekš loģiski paņem grāmatas par to mākslinieku, vai grāmatu, vai katalogu vismaz, apsēdies pie datora, ieslēdz Google, paskaties. Nu, principā, lai viņš arī ir izstāde, bet tu jau vari pajautāt kaut ko saistīt ar viņu mākslu, bet kas nav tieši par šo izstādi, bet kaut kā vispār. Un arī katrā ziņā tev jābūt interesantam sarunas biedram, tam māksliniekam. Un viņam ir jājūt, ka tev tas interesē kā cilvēku, nevis kā žurnālistu. Jo žurnālisti nāk un iet, žurnālisti nāk un iet, tādā māksliniekam viņu ir daudz. Bet, kad viņš ierauga tevi, padomu laikos tas bija oficiāls. Protams, vienīgais, ko es varēju šajā oficiozā mēģināt to kaut kā uztaisīt interesantāk, kaut kāds odziņas, bet skatītājiem tas patika, tāpēc man ievēro ļoti ātri. Cita lieta, kā tas patika manai priekšniecībai, tas ir cits jautājums, protams, ļoti grūti bija, ļoti bija grūti. Ļoti grūti bija. Bet atkal bija tas forši, ka toreiz bija tikai Latvijas televīzija, un toreiz ziņas rādīja, tā bija viens ziņu raidījums, bija tikai panorāma. Tātad tikai teātris, tas ir tikai esi, ja? Un tas arī bija teātros to novērtēja. Viņiem jau īpaši to reklāmu nevajadzēja, jo vienmēr jau stāvēja rinds naktīs, ja, pie teātra durvīm, lai tās biļetes no rīta varētu nopirkt. Bet tāpat teātriem tā patika, ka viņš tā parāda. Ja. Un tad arī bija tādas lietas, kas bija tiešām, tas oficiālais līmenis arī bija. Jo to nevarēja. Tur bija jāzina ļoti smalki, ko drīkst un ko nedrīkst. Kur tā sarkanā līnija? Pāries ir pāri sarkanajai līnijai, tu nestrādāsi. Mainīs kaut vai tēmu, piemēram, ja? Aizsūtīs uz kaut kādu rūpnīcu un dzīvo tur pa tām rūpnīcām. Ja? Atmodas laikā tas bija tad pēkšņi viss šāvās ārā, un tad mēs kopā ar
tautu runājām, dziedājām, dejojām. Tas bija pilnīgi kaut kas, tā bija pilnīgi tāda, tas bija, mēs bijām visi kopā. Mēs vairs nebijām televīzija un tauta, bet mēs paši bijām tauta. Atceros, ka man tajā laikā tur viena kundze vienreiz teica, vai kā jūs esat Latvijas televīzijas saņēmusies? Es teicu, nē, mēs neesam saņēmušies. Beidzot, mēs varam darīt to, ko mēs visu laiku esam gribējuši darīt, ko domāt tā, kā mēs gribētu domāt, runāt tā. Mēs vienkārši to nedrīkstējām. Un tagad mēs to varam darīt. Tāpēc arī kāpēc Latvijas televīzija bija toreiz tādā foršā līmenī atmodas laikā. Tāpēc, ka tas potenciāls jau bija uzkrāts, tikai vajadzēja ļaut attaisīt to džinu pudeli vaļā. Un šajos laikos akali savādāk. Šajos laikos tu nedrīkst pazaudēt seju, jo konkurence liela, te visādi portāli un citas televīzijas, bet iet spītīgi pa savu līniju, pa savu ceļu, un katrā ziņā nelasīt relīzi, vienkārši pašam stāstīt savu stāstu. Pie tam es pat tālu noformulētu, vai teātri izrādi, kas te ir svarīgāks. Es domāju, svarīgāks te ir izstāstīt stāstu par šo izrādi. Un tas nozīmē likt iekšā no sevis, nebaidīties būt ironiskam, pašironiskam, nebaidīties. Ļoti daudz baidās. Bet savādāk tu pazudīsi, ja tu tāds nebūsi. Man liekas ļoti būtiski, taisot ziņu sižetu, ka galvenais pat nav tā informācija, kas ir tās cilvēks, domāju, daudz arī neinteresē kā tur tā uzveduma darbība, kāds ir tas sižets, jo viņš tāpat nesaprot. Un ja tu intervijā jautās viņam par to tēlu, visi zina Hamletu, bet te ir tēls kaut kāds cits, un viņš nezina, kas tas tāds, un kāds žurnālists jautās, tur pa savu tēlu pastāst. Tas nav interesanti, jo viņš nesaprot, par ko ir runa, nezina kontekstu. Es domāju, skatītājs, ja? Un tāpēc vajag mēģināt stāstīt to stāstu caur to aktieru, caur to režisoru, kaut kādam vēstures tiem posmiem, kaut ko meklēt, kaut kāds citus saskarsmes punktus, kas nav tieši saistīti ar konkrēto izrādi. Un, protams, tas ir jāuzbūvē dramaturģiski. Tas ir jābūt ir arī ziņu sižetā jābūt dramaturģijai. Es saprotu, ka nevar būt tur īsti dramaturģija ziņu sižetām par Saeimu vai par ministru kabinetu, jo nākamajā dienā atskanēs zvans, ko jūs tur esat sataisījuši tajā ziņu sižetā. Bet kultūrā var taču daudz brīvāk to darīt, un tāpēc tas ir jāuzbūvē, tas sižets ir jāuzbūvē. Vienkārši tas ir sākas darbs, ja tu runā, lasi tekstu, bet vispirms tas ir smadzenēs notiek. Lūk, es šeit sēžu iepriekšējā vakarā un domāju, kā es to uzbūvēšu dramaturģiski. Man interesanti ir ar divu tipu cilvēkiem runāt, māksliniekiem. Pirmais tips varētu būt cilvēks, kurš ļoti labi izstāsta, kurš atraktīvs, un es klausos un kaifoju, sēžu montāžā, saķēras galvu, ko tad montēt ārā, jo tad būs pārāk garš. Nevar tik gari atļauties. Un otrs tips, varbūt nav tik labs runātājs, bet tā māksla ir tik kolosāla. Tu skaties, gribas, lai arī citi cilvēki redz un atnāk apskatās, jo tas ir tik kolosāli, tā tik forša māksla. Jo tas neiet, var nesaplūst, ja šie divi tipi nesaiet kopā. Var būt tā, ka ļoti labi runā, bet tā māksla nav tik ļoti laba, ja? Un varbūt otrādi. Tā kā man tad gribas arī to labo parādīt. Tāpat, piemēram, te ir Biruta delle, ja? Kas skatos uz Birutas delles gleznām. Vau! Tā ir māksla. Es gribētu kultūras darbiniekiem, ja mēs runājam par kultūras darbinieku un žurnālistu attiecībām, tad man gribētos, lai kultūras darbinieki neuztvērtu žurnālistus par apkalpojošo personālu, un katrā ziņā es tāds neesmu un nekad nebūšu. Apsolu nebūšu.